Pirmā biznesa radio projektors. Nu, lūk, un šobrīd projektors tiešām runās par projektiem. Tieši tāpēc studijā Silvija Abrats, Hanza Vīnas galereja līdzīpašnieks, es domāju, arī dibinātājs. Un dzirdiet vārdiņš Silvija Abrats. Nu, nav tā kā īpaši latviski, bet varbūt, Silvija, kāds bija tavs ceļš uz Latviju? Nu, laikam kā bērnam, kas trimdā dzimis un audzis. Tas tomēr ir laikam šausmīgi riskants projekts. Biznes Latvijā. Jā, labdien. Kā var teikt, ir kā pilnīgi vienkārši. Vecāki mani audzinājuši, kas tā kā latviets, un tā kā trimdā, tas bija ļoti tādi dziļi iekšā, mēs svinējām ar visiem latviešiem kopā Ziemassvētkus un visāds cits latviešu svētkus, tā kā Jāņi, kas man ir ļoti pazīstam. Un man liekas, latviešiem trimdā tas ir kaut kādi, ir drusīgi iedzimts un arī tā kā ar mātes pienu kaut kādīgi iekšā kaut kādīgi. Tie gēni velk uz Latviju atpakaļ. Izskatās, ka jā. Ja man būtu jautājis kaut kā 15 gadu atpakaļ, kad es būšu kādreiz vīntirgotājs Latvijā, es patiešām būtu sāk smieties un nebūtu pats nevar nekad iedomāties, kā tā varētu būt. Un tā lieta bija tā, ka es esmu pēc izglītības, es esmu ķīmiķis, strādāju konsultācijas firmā Vācijā un diezgan labi naudu pelnīju, bet tomēr vienmēr gribēju kaut ko ar Latviju taisīt. Bet ir tāda viena lieta, ko sauc par tradīciju. Latviešiem tradīcija laikam tomēr ir alus, un tas vīns skaitījās varbūt ne īpaši mums pazīstams. Jā, ir vīns, bet kā iegūt šo smalko vīna zināšanu, saprašanu, kad dzert, kādas ir kvalitātes, ir kaut kāda speciāla kursa, speciāla skola, vai kā tu esi atradis to vispār, ko vest uz šejienu? Vīnu pazinējis vai, teiksim tā, ir daudz jādzer. Jā, tas ir tas smukais, kas sāk pie mūsu biznesa. Bet vīnu, jā. Vīnu, protams, kas sāk tikai no grāmatiem vai no kursiem, kas sāk tur, protams, var daudz ko iemācīties, bet īsti pa vīnu iemācīties var tikai garšot. Degustēt. Acīm redzot, šāda vīna tradīcija, varētu būt, tomēr ir jāmāca, jāstāsta, varbūt tīri praktiski, kā šīs lietas tu pasniedz šeit, Latvijā, aicini ciemos, izglīto. Mēs taisām katru mēnesi vīnu degustācijas. Kad rītā 6:00 mūsu veikalā būs vīnu degustācija, un tur var katrs nākt, kurš grib. Ja, mēs izsūtām e-mails, kas saka, vai Facebookā, vai mūsu mājaslapā var redzēt. Kāda ir jūsu mājaslapa? hvg.lv vai vēl vienreiz. hanzasvīnagalerijā.lv vai hvg.lv. Māte Gogli jau parādīs, izsviedīs ārā un teiks, tu uz turien droši. Paldies Silviju Abratam, Hanzas Vīna galerejas dibinātājiem, īpašniekam, idejas autoram, un, protams, ar jums kopā bija Viesturs Salksnīts, un šis ir vēl viens neliels projekts jūsu skaistajai dzīvei.